Sakiet, ko jums nozīmē Lačplēša diena? Piemiņas pasākums. Ceres diena. Svarīgs piemiņas pasākums Latvijas tautai. Kā es nepat vēram teicu, māte Latvija raud par saviem kritušiem dēliem. Tāda izlaušanās diena par to, kā mēs, mūsu tauta, tie paši mēs, bet agrāk ļoti varonīgi paveic kaut ko nenormāli nozīmīgu. Un es varu tikai iedvesmoties un atnākt izrādīt cieņu. 11. novembris vienam latviešu cilvēkam ir skaidrs, ka tā ir diena, ka mēs pieminam savus varoņus ar pateicību, ka mēs šodien dzīvojam viņu izsapņotā valstī. Un ja nebūtu šo cilvēku, mēs iespējams šodien nestaigātu brīvā Latvijā, mēs nelepotos ar savu valsti, ar savu valodu. Vienā vārdā šī diena ir brīvības diena. Varoņu diena. Es stāstu meitai par, kāpēc mēs šeit nākam, kāpēc liekam svecīt, ka tas sasilda kritušo karavīru sirsniņas. Varoņu diena. Man nozīmē, kad mēs apsveicam mūsu varoņus, kad viņi mums izcīnīja Latviju. Un tev? Kad liek svecītes un iet lāpu gājienā. Varbūt tā diena, kad visi latvieši var sajiet kopā un atzīmēt to, ka mēs tagad dzīvojam Latvijā, mūsu valstī, brīvajā, un viss ir labi. Tāpēc, jā, kaut kā tā. Tie ir viena no svarīgākajiem svētkiem mūsu ģimenē, jo to man ir vecā mamma ieaudzinājusi, pēc tam mamma. Mēs pat padomu laikos nācām, likām svecītes, un tagad es meitu tam. Viņi jau no bērna kājas jau nākuši šeit, un viņai tas ir, tā kā aizgājis, pieķēries, un es ceru, ka viņi to turpinās. Brīvība un, kā saka, godu un cieņas atdošana cilvēkiem, kas cīnījās par mums, lai viņi šodien būtu brīvi. Lačplēša diena nozīmē tā ir ļoti patriotiska lieta man, jo es pats nāku no Latvijas, un man vecāki ir bijuši arī brīvības cīnītāji, un jā, mēs mēģinām katru gadu ar ģimeni tā nopietni atzīmēt. Lačplēša diena man nozīmē piemiņa, brīvība un brīvība. Starp citu, arī esmu dienējis Latvijas Republikas Nacionālā bruņoto spēku štābu orķestrī gandrīz 5 gadus, un Lačplēša diena man asociējas arī ar mūziku, ar parādēm, ar stāvēšanu arī šeit, un es paklausījos pirms tam, kā spēlēja orķestris, un man bija tiešām tādas tirpiņas, un es tiešām ar labām atmiņām atceros šo laiku. Man tā nozīmē uzvaru. Tas ir unikāla situācija Latvijas valsts vēsturē. Ne katra valsts izveidojas caur šādas, uzvaras pamatu, un mums ir vienkārši jāiemācās iegūt atpakaļ to spēku, kas bija savulaik mūsu priekšiem. Man tā ir kritušo piemiņas diena, un iespēja skatīties pašiem uz atpakaļ pagātnē un spēlēties uz spēku un iedvesmu turpmākajām lietām. Dāmas? Es piekrītu abu kolēģu viedokļiem, gan par svētku dienu, gan par piemiņas dienu. Manuprāt, ir labi atnākt, nolikt svecīt un katram pie sevis padomāt visas tās lietas, ko mums nozīmē šī diena. Arī man tā ir atmiņa par to, kādēļ mēs šeit esam, bet arī kā iemesls, kādēļ es konkrēti esmu šeit formā šodien. Es domāju, ka jebkuram latvietim, ka jebkuram Latvijas valsts patriotam tā ir nedaudz svētku, bet arī nedaudz skumju diena, jo šajā dienā mūsu neatkarība tika izcīnīta un nostiprināta, bet šajā dienā mēs arī pieminam tos visam jaunos puišus un arī meitenes, kas gāja un cīnījās un zaudēja savas dzīvības. Šī Lačplēša diena man ir
ar tādām ļoti īpašām sajūtām, jo šī Lačplēša diena ir tā diena, kad es atgriežos kalpošanā Dievam un savai tēvzemē, tāpēc man ir ļoti daudz patīkams un pastāvētas emocijas, bet Lačplēša diena ir viena no dienām, kas ir svarīga mūsu ģimenei un arī man personīgi, jo tā ir diena, kad īpaši mēs domājam par to, kas tad ir šodien, kā mēs dzīvojam brīvā Latvijā un kas ir noticis vēsturē. Un vai mēs esam pateicīgi par to, un ko mēs darām, kā mēs izpaužam to savu pateicību. Un sakiet, ko jums nozīmē Latvija? Tās ir manas mājas. Jā, tieši tā. Tieši tā. Un ko tev nozīmē Latvija? Mājas. Dzimtene. Mājas. Latvija esmu es, un Latvija ir mani bērni. Latvija ir mana valoda. Latvija ir mana dzimtene. Kā tu bija? Pastāsti. Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme, mana dzimtene. Vai tu zini, kas ir dzimtene? Tā ir zeme, kur es piedzimu. Vai tu zini, kā es piedzimu? Tā kā puķu zirnīts uzviedēja māmiņai, kā puķu zirnīts apvijos ap tēti. Mums nozīmē Latvija ļoti mīļa un laba. Un kad, paldies Dievam, kad nav mums tagad karš. Man Latvija nozīmē savas mājas. Man Latvija nozīmē, ka tā ir mūsu dzimtene un kad mēs darām, lai Latvija ir skaista. Latvija, mana brīvā valsts, kur es varu dzīvot priecīga, un man viss šeit patīk. Jā. Tas ir viss. Latvija sirdī. Latvija. Tās ir mājas, kur mēs jūtamies laimīgi un paldies atkārtojoties tiem, kas dod mums šo laimes sajūtu, to brīvību un turpinām arī. Un lai neaizmirstu un tādēļ nākam šeit un jūtamies vienoti. Es ceru, ka tā arī būs. Latvija tā ir vienīgā zeme, kas mums ir, un mums viņa ir jāturpina sargāt. Mājas. Mājas dzimtene. Jā, mājas dzimtene. Nu, visu. Mēs šeit esmu dzimis un te sakņojās gan mani vecāki, gan viņu vecāki. Jā, tā kā kaut kā tas vienkārši tā kā būtu Latvijas patriotam, ir vienkārši es jūtos kā daļa saimes, kas mēs esam šajā pasaulē. Latvija man ir viss. Par Latviju stāvēšu. Mums ir tā privilēģija. Mēs zinām, no kurienes mēs nākam. Es zinu, ka ir vieta, kurā es gribu palikt, dzīvot un mirt. Jā, tā ir svarīga lieta. Un arī himnu. Man patīk dziedāt balsī un es mīlu mūsu karoga krāsas. Un tie ir tikai tādi atribūti, bet man viņi ir ļoti, ļoti svarīgi. Latvija ir dzimtene. Tā ir mana valsts. Tas ir kaut kas tāds, kas ir sanāca piedzimt šeit, un šeit arī man būs palikt. Dāmas? Latvija ir viss. Man Latvija ir mājas un ģimene. Ko nozīmē Latvija? Latvija tie ir mūsu cilvēki, esam mēs paši. Tā ir mūsu pašu atbildība par to, kādu slikteņu veikt, jo neviens cits mūsu vietā to nedarīs. Un tā ir zeme, valsts, un es teikšu tā ir mūsu zeme un tā ir mūsu valsts Latvija. Latvija, tā ir sirds, tā ir vieta, kuras esmu piedzimusi, un es šeit gribu būt, un es šeit esmu iesakņojusies, un iespējams, kā to var teikt arī citiem, esiet lepni par to, kas jūs esat, un ka jums tāda brīnišķīga vieta kā Latvija, jo
arī to es redzu, ka ļoti daudz nenovērtē to, cik brīnišķīgā vietā mēs dzīvojam. Tā ir tāda kā dieva plauksta. Mēs esam tādā dieva plaukstā, kur tiekam apmīļoti un Dievs svētī Latviju.